jau novecojis. Ko atbildēt Birkantam? Tādās reizēs viņš atbild čerpi, šlāgeri noveco. Es runāju par simfonijām, kas komponētas pirms gadsimtiem, un tās būs aktuāls arī pēc gadsimtiem. Lasīsim, ja jau esam salasījušies, lasīsim, lai mēs savā dzīvē varbūt atklāt kaut ko jēgpilnu un nepieciešamu. Un paldies jums, ka jūs esat šovakar šeit klāt. Paldies! Skolā ietikt man gribas. Šuj man svārgus mamuliņa, skolā ietikt man gribas. Eji tur, kur beidžam man, lapsīgā, lai dziesmas mans, kādās līgajā. Nākamais dzejolis. Šokad negribās to sacīt, bet viņš piesauc lietu. Bulgaina, sudraba, dūma kā ūdeni, dūmaļo lietu. Tas jau kāpās. Šužot mums nājdroni, zemes iedā guļ mana melna sāpē. Tavās nogāpā plaisnā ūdeņu mums panreiz ūdot. Man ir sirds tāds nākti, zīd, ralala. Es zinu, kur es gribētu tevi aizvest, bet jautājums, nezinu, vai tas ir tas, kur tu gribi, lai es tevi aizved, bet lielā grāmata noteikti zinās, par ko tu runā. Es domāju, ka arī mūsu salasīšanās dalībnieki zina, kas tā ir par dziesmu. Ielūkojamies lielajā grāmatā, kurā parādās. Viņi dejoja vienu vasaru. Viņi dejoja vienu vasaru. Pēc tam Tagad katrs savam liktenim. Tagad katrs savam no puķiem vismīļākās man rozes tur sarkanās tās laiks tās sarunīt vēsu aromās viņam Apust vēju, sāc kurnums, zāli lēmā. Un tu atkal šodien nevarēji. Atnākšu, kā bija norunā. Parādās laiksnes, ko nevienu nemeiteni aiznes. Viņa darīja asaru krēles un izrotā būtu. Ziema grib ņemti bālelīš, grib bālelīš. Sūdot skolējā, silējot vējā, ir grudētī.
nākamais dzejnieks arī daļēji ir redzējis šo gaismas pili, jo viņš tajā ir pabijis. Un viņa vārdā ir nosaukt arī zāle šajā gaismas pilī. Rudens pliku, skābus iebras zaļā kāta, sāpācies un beidzot kopus. Vēsle, diena, zeme, mūsu. Mosties cerība no miega, utiek neticības pelni, vīries atmiņa no saruna. Rītiem tur pie televīzijas ekrāniem. Lūgums sagatavot telefonus un fotoaparātus. Velciet visus ārā, pavērsiet gaismas pilas virzienā, atveriet funkciju, kas ir fotoaparāta funkcija, un gaidām lielo notikumu. Mēs šovakar šo signālu ieraudzījām, un Latvijas Nacionālā bibliotēka izdarīja tieši tā, kā Knuts Kujnieks sacīja. Ugņošanai atvēlētos līdzekļus atvēlēja gara gaismai, grāmatām un visdažādākajiem informācijas nesējiem. No šī brīža Latvijas Nacionālā bibliotēka sāk